Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīja svētais Lūka 18. nodaļā. Tad Jēzus stāstīja tiem līdzību par to, ka vienmēr vajag Dievu lūgt un zaudēt drosmi. Kādā pilsētā bija tiesnesis, kas Dieva nebijās un cilvēkus necienīja. Vēl tajā pilsētā bija kāda atraitne, un tā nāca pie viņa sacīdama: iztiesā manu lietu pret manu pretinieku. Viņš ilgu laiku negribēja to darīt, bet pēc tam tomēr sacīja pie sevis: es Dieva nebīstos un cilvēkus necienu, taču šī atraitne mani nomoka. Tādēļ iztiesāšu viņai par labu, ka beigās viņa nenāk un nesit mani vaigā. Kungs sacīja: ieklausieties, ko netaisnais tiesnesis saka. Vai tad Dievs, lai neiztiesātu par labu saviem izredzētajiem, kas viņu piesauc dienu un nakti? Vai viņš vilcināsies? Es jums saku, viņš viņu lietu iztiesās ātri. Bet vai cilvēka dēls atnācis, atradīs uz zemes ticību? Tā Kunga vārds. Pateicība Tev, Kungs Jēzus Kristu, par Taviem vārdiem, un mēs lūdzam, lai Svētais Gars stiprina mūsu ticību, ka mēs Tavus vārdus varam uzņemt, ar tiem stiprināties un dzīvot, jo Tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Visas evaņģēlija līdzības mēs esam daudz reižu lasījuši, dzirdējuši tajās izteikto domu, sapratuši arī, kā tieši Jēzus sludināja caur līdzībām, cik tas bija astprātīgi un emocionāli, un cik tas efektīvi strādā visos laikos, arī šodien. Zinām arī šo līdzību par netaisno tiesnesi un bēdīgo atraitni, varētu teikt līdzību par netaisnību, kas valda pasaulē un kuru Dievs pieļauj. Kādēļ? Kā viņš to pieļauj? Mēs tādas netaisnības pastāvēšanu redzam itin bieži. Un padomājiet tikai tiesnesis, kur pats vārds izsaka taisnības spriešanu un uzturēšanu, blakus ar vārdu netaisnais. Redzot, ka šādas netaisnības iespēja pastāv, varbūt arī citos gadījumos mēs varam mazāk sevi tracināt ar jautājumu, kādēļ un kāpēc, kur Dievs skatās, jo Jēzus redz to un piesauc to kā piemēru kārtībai, kas pasaulē notiek. Tad arī mums ir jāpaliek blakus šīm nezālēm, kas aug kā labībai, kura uztur sevi kā pretspēku netaisnajam. Tas ir mūsu Dieva uzdotais darbs. Bet katrā līdzībā, un jo mēs sava mūža gaitā tālāk un ilgāk lasām rakstus, mēs redzam, ka pat katram vārdam, ne tikai līdzība, ir sava īpaša nozīme, kāda šķautne, kas katreiz izgaismojas citādi. Kā vārds netaisnais padara tiesnesi par absurda jēdzienu. Tā arī šo netaisnā tiesneša līdzību var skatīt no cita skatu punkta, no atraitnes bezizējas. Un tad to var saukt par neprātīgās vai nekautrīgās
lūgšanas līdzību, varbūt pat nekaunīgās lūgšanas. Tas ir atkarīgs, kā mēs valodu uztveram. Jo kā var lūgt tiesnesi, kas Dieva nebīstās? Tā kā reizēm mūsu šī brīža laicīgā vara. Bet katra vara sastāv no cilvēkiem, un tie katrs ir dažādi un unikāli savā ticības ceļā. Arī šis netaisnais tiesnesis beigās mēs redzam pieņem pavisam negaidītu lēmumu, jo katram cilvēkam ir bijusi sava saskarsme ar Dievu. Vai viņš vai viņa to tajā brīdī ir adekvāti sapratuši, vai arī pasaules spožums ir ātrums, ir parāvis viņus garām. Informācijas daudzums rada brīnumu lietas, ja par tādām var saukt pasaules pārveidi dažu stundu laikā, kad līdz kādiem 50, 60, varbūt 70% cilvēks nonāk kāda ziņa par karu, kas izcēlies, par kādu lielu prezidentu, kas ievēlēts. Kādreiz, kad es un mēs gājām skolā, tas bija kosmonauts, kurš uzlidojas kosmosā, bet tas interesēja tikai kādus 10 gadus. Redziet, es arī šobrīd visu laiku novirzos no tēmas, arī tā ir šīs pār mums stāvošās bagātības izpausme. Mēs palikām pie nekaunīgās lūgšanas. Kā var lūgt to, kas nav iespējams? Kā var pazemoties? Kā var lūgt netaisnajam būt taisnam? Un šeit mēs šajā mums ierastajā lūgšana tēmā varam saskatīt kādas kopējas lietas. Ir dzīves brīži un situācijas, ka varam gan lūgt. Un tad mēs rīkojamies pilnīgi neprātīgi un neaprēķināmi. Vislabāk to mēs redzam jaunībā, kad nekas nav neiespējams. Kad mēs ceļam sapņu pilis, par kurām vecākie tikai saķer galvu, kad dodamies ceļos un lēmumos, par kuru neiespējamību savas jaunības un nepieredzes dēļ vienkārši nezinām, ka tas nav iespējams, un izdarām atklājumus, par kuriem visi pieredzējušie tikai groza galvas un saka, tas viņiem tā paveicās, tā tas vispār nenotiek un nevar būt. Iet laiks, nāk pieredze, jo blakus šādiem izaugsmes pārrāvumiem ir arī nogruvumi, un to kļūst aizvien vairāk, un mēs jau zinām, ka lielākā daļa nav iespējama. Un ka lielai daļai apkārtējo mūsu centienu patiesībā nav jau arī nekādas jēgas. Nekas nemainīsies. Ja mēs uzcelsim mazu sētiņu ap kādu puķu dobi, kurai pāri iet steidzīgie cilvēki. Tas ir citāts no Vampīlova lugas. Bet tad mēs pēkšņi ieraugam arī šajā notikumā jaunu šķautni. Mainīsies. Viena cilvēka dzīve mainīsies pilnīgi. Tā vienkārši paliks savos stingrajos pamatos, kas ielikti varbūt ir no bērnības jau. Un puķu dobes liktenis mainīsies. Dažu garām gājēji, diemžēl ne visu, bet arī tad sētiņi un tās cēlāja
būs izdarījušas cildenu darbu. Protams, sētiņas vietā katru reizi ir kaut kas cits, bet doma un darbība tieši tā pati. Bet ir arī tādas garīgas sienas, kurām mēs cauri pāri netiekam. Slimība, vardarbība, nabadzība, vainas apziņa, kas neatstājas, un grēks, kas stāv visu laiku aizmugurē. Kad mēs apzināmies savu bezspēcību, šo konkrēto lietu, nevis pasaules kā tādas, bet konkrētu lietu priekšā, tad uznāk gan bailes par sevi un visiem savējiem, gan dusmas. Ja vēl joprojām esam stiprā ticībā labā uzvarai, tad ideālisms, kas pie mums mīt, šādas sētiņas celšanas veidā, kādu laiku uztur spēkus, līdz tu saproti, ka tu patiesi neko nespēji mainīt. Cilvēki piedzīvo darba zaudējumu, nelaimīgo kredīta nastu, kas izrādījusies nereāla. Esam dzirdējuši par pašnāvībām, kas tādos brīžos notiek, pat par pensionāriem, kas ir dzīvojuši un visu mūžu strādājuši, bet nav ietikuši tajā īstajā vecumā, kad pensiju aprēķina, un vieni nespēja izdzīvot. Tad ir lieki vārdi par bērniem un par valsti, kam jāpalīdz un jāuztur, jo cilvēks vispirms pats jūtas atbildīgs par sevi. Tieši tā, kā šī atraitne. Jau pats status nosaka, ka viņa ir viena un nav kas palīdz, kas aizstāv. Un kaut arī pēc jūdu likumiem atraitnes un bāreņi ir visu rūpe, iznāk, ka Jēzus līdzība mums atklāja negaidītu patiesību, ka tā tas toreiz acīm redzot ir bijis tikai vārdos, jau toreiz, ne tikai mūsu laikos. Pilsēta, kurā valda netaisnais tiesnesis, ārkārtīgi atgādina mūsu laikus, pat veselas valstis, kur visa noskaņa spiež cilvēku uz ceļiem. Tā ir tā masu hipnoze, kas valda totalitārajos režīmos, kur ļaunais kļuvis par oficiālo uzskatu un kā likumdošana ņem virsroku pār skaidro saprātu. Kamēr tas nenotiek ar tevi pašu, tikmēr nav iespējams saprast, kā tas ir iespējams. Atraitne ir šādā situācijā, un viņa rīkojas nepamatoti. Viņa nav nekādu cerību uzvarēt. Mēs varētu teikt, ka nav jau arī ko zaudēt, bet tā viņa nedomā. Viņa rīkojas bez kāda aprēķina. Viņas lūgšana ir drosmīgi nekaunīga. Tādas tur sen neviens nav pieradis uzklausīt, bet Jēzus tās sadzird. Un tagad ieklausīsimies tiesneša domu gājienā, jo tieši par to jau Jēzus mums stāsta. Tiesnesis saka, ka Dievs gan ir augstākais, bet es viņu nebīstos. Cilvēki ir mani līdzbiedri, bet es viņus neievēroju, man viņi ir mazsvarīgi. Un tad ir vēl kāds trešais, kas viņu var nomocīt. Domas par atraitni viņam neliks miera. Tā ir sirdsapziņa. Pat ja tu esi sevi nolicis Dievu vietā, jo viņa nebīsties, par citiem nedomā, jo esi pāri viņiem, tad, kad tu
apgriezies, paliec viens, ielien gultā, segu virs galvas, tur tevi sagaida domas, ko Dievs ir iedēstījis tavā sirdī. No Dieva tu nekur tomēr nevari likties. Vari kliegt un viņu apsaukāt, viņš vienalga ir pie tevis klāt. Līdzība runā ne tikai par pašu lūgšanu, ko mēs esam pieraduši lietot visās vietās kā plāksteri, un reizēm pat darbus, kas mums jāizdara, aizvietot ar lūgšanu, it kā lai Dievs atsūta kādu citu pastrādāt mūsu vietā. Galvenais, ko Jēzus rāda, ir attieksme, kas izmaina cilvēku. Tā nav lūgšana pati par sevi, bet nelokāmā attieksme, kādā dzīvo šajā bezizējas brīdī atraitne. Viņa dzīvo lūgšanā. Viņas dzīve ir lūgšana, jo citas dzīves viņai vienkārši nav. Mēs zinām, ka Dievs lūgšanas piepilda pēc sava prāta. Un tā arī sakām, lai tavs prāts notiek. Un tomēr mēs negribam, lai tas notiek mums par sliktu. Tā taču mēs nelūdzam. Mēs nelūdzam, lai pēc Dieva prāta sajūg visi mūsu labi domātie plāni. Te ir tas mūžīgais neatbildamais lūgšanu kamols, no kura katru brīdi iztek cita atbilde. Tādēļ Jēzus līdzību noslēdz negaidīti. Vai pēc visa piedzīvotā būs dzīva jūsu ticība? Vai jūs pieņemsiet, ka arī visas grūtības un nelaimes ir ietvertas Dieva plānā? Lai kādas sienas nāktu mūsu priekšā, ir jādomā par savas ticības saglabāšanu. Ja mēs neredzot savu lūgšanu piepildījumu, šaubāmies par Jēzus spēku un labprātību, tad viņš tieši tāpat šaubās par mums. Vai ticība viņam vēl būs dzīva? Viņš nevienu nenodos. Bet vai mēs esam gatavi gaidīt un saņemt to pestīšanu, ko viņš mums ir atnesis? Neprātīgā lūgšana, beznosacījumu paļaušanās, ticība kā saite ar viņu, kurā mēs saņemam viņa žēlastību. Tai ir jāpaceļ mūs virs laika un jāparāda, kā mūsu dzīve ir gājusi līdz šim. Cik negaidīti reizēm Dieva prāts ir noticis. Un jāredz, ka mūsu prāts ar laiku mainās un aizvien vairāk tuvinās Dieva prātam. Āmen.